плотнейший градусник, чтобы измерить температуру его светлости. Благодарю вас. И, пожалуйста, оградите ширмой кресло его светлости. Ширму его светлости. Под язык. Так. А мне кажется, я не очень вписываюсь в эту идиллию. Я подумала, что если я сейчас исчезну. Tas ir mans stāsts, mana loma par sievieti, kurai tas kodols attiecībās un vispār dzīvē ir rūpēties par kādu, par vīrieti. Tās rūpes ir pārspīlētas, hiperbolizētas, ka viņa nevar atrast savu vietu dzīvē, ja viņa nerūpēsies par kādu. Lielākā laime, ja kāds blakus jūtās ne īpaši labi, saslimis, tad viņas misija ir būt klāt, glābt cilvēku, vest pie samaņas, pie veselības. Un tad viņa dzīvo, staro un jūt to īsto mīlestības piepildījumu. Tāds interesants tēls man ir. Es domāju, ka tādu cilvēku sieviešu ir daudz mūsu sabiedrībā. Protams, tas nedaudz sāsināti manā tēlā, ir daudz sāsināti, nedaudz. Lūk, ap to arī griežās viņa dzīve. Mīlēt, būt mīlētai un just, ka tu mīli un esi mīlēta tikai tad, kad tu rūpējies par kādu.